taču ir lieldienas. Man taču ir kaut kas jāpagatavo savai ģimenei. Tā. Nē, šitais nederēs. Jā, pildīti olu groziņi. Diez, cik ātrā laikā es viņus varētu pagatavot? Jo viņi drīz pamodīsies, tāpēc centīšos ātri. Tā. Svaigas vistu olas. Baltika ovo. Tas būs tieši tas, kas man derēs. Un arī šeit ir olas. Jā. Tātad, pirmais, kas ir jādara, mums ir jāpaņem olas aptuveni 4 vai 5, manā gadījumā 4. Un mēs viņas liksim vārīties. Bet olām ir jābūt cieti novārītām, jo mums vajadzēs izņemt dzeltenumu ārā, un no dzeltenumu mēs pagatavosim gardu pildījumu, ko ievietot olu baltumā. Tad pirmais mēs liekam vārīties olas. Un tātad esam izvārījuši olas, manā gadījumā 4. Pēc tam es olas ieliku ūdenī augstā, lai viņas atdziest. Pēc tam, protams, nolobīju, un tad, lūk, šeit ir rezultāts. Šeit ir izvārītās olas. Un tātad nākamais, ko mēs daram, mēs pārgriežam visas olas uz pusēm. Un olām ir, kā jau es teicu, jābūt cieti vārītām, jo savādāk no vidiņa tur nekā var nesanākt. Vidus var būt pajēls. Un tad mums var brokastis neiznākt. Un kā redzam, pārgriežam visas uz pusēm. Šeit gan man mazliet ir nepaveicies, tāpēc šeit es mazliet nohaltūrēšu un griezīšu olu šādi. Tad redzēsim, sanāks vai nesanāks. Ja ne, varam jau tāpat apēst arī vienu. Redzat, nesanāca. Neko darīt. Tad liekam dzeltenumus iekšā bļodiņā. Paņemsim karoti palīgā. Liekam iekšā bļodiņā. Uzmanīgi. Šeit ņemsim palīgā nazi. Tā. Un redzat, ka paliek tukšas laiviņas bez dzeltenumiņa. Jūs tikmēr varat izdomāt, ko mēs liksim vidū šīm laiviņām. Kas tas varētu būt? Kā mēs varētu šīs olu laiviņas piepildīt, lai tie sanāktu kā gardie olu našķīši. Un redzat, ka tas nemaz nav arī ilgs darbs. Ja mēs no rīta pamostamies, tad mēs varam ātri pagatavot garšīgas brokastis. Tā. Nākamais darbs, ko mēs darām, mēs paņemam dakšu un bļodiņas saturu saspiežam. Saspiežam. Spiežam. Vēl spiežam. Nu, got, un kā jūs redzat, ir sanākusi šāda te putriņa. Tālāk, šajā trauciņā ir majonēze ar sagrieztiem lociņiem. Šajā trauciņā ir krējums. Un šo visu attiecīgajās sastāvdaļās mēs pievienosim šeit klāt. Skatīsimies, lai nesanāk pa biezu vai tieši otrādi, lai mums pietiktu. Un to pašu izdaram ar krējumu. Šeit vēl ir smalki. Tālāk mēs esam samaisījuši visu bļodiņas saturu un liekam iekšā oliņas vidū. Protams, mēs varam vēl viņus visus izgarnēt ar lociņiem vai ar dillītēm. Un tad tas viss, protams, būs vēl krāšņāk. Tā iet, kad steidzās. Ceru, ka jums sanāks labāk. Un tā turpinām, kamēr visas oliņas ir pilnas. Tātad, protams, mēs varam ņemt vairāk olas, sanāks vairāk.
Labu apetīti! Bērni, brū!